Nu, ko apsveiciens visiem no Balī. Ja jūs dzirdat fonā kaut kādus trokšņus, tas ir tikai normāli, jo te visu laiku notiek kaut kāda dzīvība apkārt. Bet šajā video es patiešām dalīšos ar ļoti vērtīgu un interesantu tēmu, kas ir par 25. gadu, kurā mēs jau drīzumā iesoļosim. Un šis te gads, kā jau arī daudzi zina, iet zem 9. enerģijas. Un patiesībā, kāpēc ir svarīgi zināt šīs te enerģijas, ko katrs gads nes, jo tas ir gluži tāpatās kā datorspēlē. Tiklīdz tu zini spēles noteikumus, tu vari iziet šo te spēli daudzreiz veiksmīgāk. Tāpat arī dzīvē. Šī ir enerģija, zem kuras atradīsies absolūti katrs cilvēks, zem šīs 9. enerģijas, un tikai zinot šīs enerģijas nozīmi, patiesībā tas tev vienkārši palīdzēs sagatavoties un justies pārliecinātāk, ejot cauri šim te gadam. Un patiesībā mums arī ir ne tikai kopējais gada skaitlis, mums ir arī personīgais gada skaitlis, ko, protams, var aprēķināt arī pēc dzimšanas datuma, to mēs šodien nedarīsim. Bet, kas ir interesanti, man šobrīd personīgais gada skaitlis ir 7, kas kā reizi ir par šo te kustību, kas ir par šo te ceļošanu, un kā reizi šobrīd arī esmu ārzemēs, un vienkārši tas ir unikāli, kā viss sakrīt, un es esmu to gan pētījusi gan savos gada skaitļos, gan arī savu draudziņu gadu skaitļos, un patiešām šis te viss strādā, un jo tu labāk zini un pārvaldi šo informāciju, jo vieglāk tev ir iet cauri kaut kādiem konkrētiem procesiem. Un iepriekšējais gads, šis 2024. gads, mums bija karmas gads, kas nozīmē to, ka visas tās lietas, kas notika, kuras tu darīji iepriekšējos gados, tās bija tās, kuras tu burtiski nopļāvi 2024. gadā. Tāpēc kādam šis gads bija ļoti veiksmīgs, gan finansiāli, gan attiecībās, bet kādam netik ļoti, jo ļoti iespējams, ka vienkārši viņš pirms tam iesēja kaut ko netik veiksmīgi un attiecīgi arī nopļāva šajā gadā kaut ko varbūt tās netik veiksmīgi, kā gribētos. Bet par ko tad mums ir 2025. gads? Un šis te gads būs par transformācijām un par krīzi. Un ja, pieņemsim, tev likās, ka 24. gads ir diezgan smags un varbūt netik pozitīvs, tad saturies, jo 9. enerģija, jeb 25. gads, tas arī patiesībā nes diezgan tādas transformējošas enerģijas sevī, tāpēc daudziem šis te gads varētu būt arī diezgan smags. Un tāpēc arī padalīšos, kā maksimāli vieglāk izdzīvot šo te gadu, lai šīs te transformācijas, šīs te krīzes maksimāli viegli izdzīvotu. Un kāpēc šis gads ir par šo? Tāpēc, kad noslēdzās cikls. Šis 9. gads ir par cikla noslēgumu, un katra cikla noslēgumā, protams, kad notiek kaut kādas transformācijas, un ir jāatlaiž tās lietas, ko tu varbūt tās neesi atlaidusi vai atlaidis. Runāšu šajā video sieviešu dzimtā, bet šī informācija attiecās absolūti uz visiem cilvēkiem. Arī, ja kāds vīrietis skatās, tad šī informācija arī attiecās arī uz jums. Un šis gads patiešām ir par to, ka tev būs jāatlaiž viss vecais, viss tas, kas vairāk nekalpo, jo šis ir šis cikla noslēgums. Un, jo 26. gadā mums ir jauns sākums, un, protams, lai ieietu šajā jaunajā sākumā, ir jāatlaiž vecais, lai patiešām 2026. gadā, lai jau tu varētu uzsākt patiešām ļoti veiksmīgi jaunu dzīves posmu, vai tas būs darbs vai attiecības vienalga, bet jā, tāpēc šis te gads patiešām būs par krīzēm, būs par transformācijām, un šis te gads burtiski, brutāli pārbaudīs tevi uz to, vai tu esi spējīga atlaist vaļā to, kas tev vairs nekalpo. Kāpēc? Tas tā notiks, jo tev būs šajā te gadā jāiemācās atrast šis te iekšējais spēks, iekšējais atbalsts sevi. Jo visas tās lietas, pieņemsim, pie kurām tu esi turējusies iepriekšējo gadu laikā, pieņemsim, nezinu, attiecības vai ne, kā tāda stabilitāte, pie kuras tu esi turējusies, vai pieņemsim darbs, kā tāda stabilitāte, pie kuras tu esi turējusies, tas viss sašūposies. Visas tās sfēras, kur tu meklēji šo te ārējo balstu vai ne, pie kura pieturēties, to visu reāli kratīs un pārbaudīs, un to darīs tieši tāpēc, lai tu atgrieztu šo te spēku sevī. Tāpēc jau tagad vari padomāt, vai ir kaut kādas lietas, pie kurām tu esi pieķērusies kā pie tāda atbalsta vai ne, kā pie tādiem kruķiem, lai ietu pa šo te dzīvi, tāpēc, ka tev ir jāatrod šis te spēks sevī. Lai šis spēks tev būtu tāds, ka, pieņemsim, ja tev dzīve atņem pilnīgi visu,
nezinu, ģimeni, darbu, vienalga ko, lai tu jebkurā dzīves posmā varētu sākt no nulles, jo tevī ir šis spēks, šis mugurkauls. Un tieši tas ir tas, ko šis gads mums katram mācīs atrast šo iekšējo spēku sevī, jo apkārt viss kratīsies, viss trīcēs, nekas nebūs tā 100% stabili, un tās lietas, pie kurām tu esi pieķērusies, viņas patiešām testēs tevi. Viņas tevi testēs. Ja, pieņemsim, tu esi ļoti pieķērusies šobrīd darbam, tad arī darbā sāks notikt kaut kādas lietas, lai tu iegūtu šo stabilitātes sajūtu. Tāpēc šajā gadā ir maksimāli jāmācās, būs jātrenē sevi pacietība. Šis gads patiešām ir par pacietību, kad tu spēj būt mierīga, pacietīga haosa apstākļos, jo patiešām notiks haoss. Un ne tikai personībās, ne tikai cilvēkos, bet arī pasaulē notiks šis haoss, un šis patiešām mums mācēs šo iekšējo stabilitāti, šo iekšējo mieru, šo iekšējo pacietību, kas, protams, ir neatņemama un nenormāli svarīga dzīves sastāvdaļa, tāpēc, ka dzīve patiešām ir cikliska, nekas nekad nenotiek tā kā pa sarkano paklāju, nekad mums jūra nav mērena, arī ir šīs vētras, un tev ir jāiemācās operēt arī šajās vētrās, un jājūt šis iekšējais spēks, par ko arī būs šis 25. gads, tāpēc. Viss tas, kas tev nekalpo, tas vai nu aizies prom no tavas dzīves, teiksim tādā labā ceļā, un tu to labprātīgi atlaidīsi, teiksim, vai ne, un sekos līdz laikam. Tev patiešām šajā gadā ir ļoti, ļoti svarīgi nepretoties šīm izmaiņām. Jo tu vairāk pretosies, jo smagāks tev šis gads. Tev būs patiešām jāiemācās nepretoties šīm izmaiņām, iet līdzi laikam, un tad tu patiešām šo gadu izdzīvosi viegli. Ja tu pretosies šīm izmaiņām un kā tāds karēvis ies iekšā šajā gadā un tāpatās mēģinās visu darīt pa savam, tad patiešām būs šīs krīzes, būs apātija, būs depresija un būs ļoti, ļoti, ļoti smagi. Tāpēc jā, šis 25. gads, viņš patiešām testēs katru no mums, vai mēs esam gatavi iet šajā jaunajā. Un iet jaunajā, tas vienmēr paredz to, ka būs jāatlaiž vecais. Jāatlaiž vecais vai nu tavā personības ziņā kaut kādas lietas, kas vairs nestrādā, kas tev varbūt sevī nepatīk un kuras vienkārši ir jāatlaiž, jātransformē, vai arī tie ir kaut kādi veci projekti, varbūt tās, ko tu jau sen varbūt vēlējies atlaist, palaist, aizver, bet neesi to izdarījis, tad tev labprātīgi tas būs jāizdara, vai arī attiecības, pieņemsim, ka tu jau jūti, ka sen tur vairs nav nekādas miedarbības, varbūt būs jāplaiž attiecības, varbūt tās būs kaut kam jānomirst attiecībās, lai, pieņemsim, jauns posms jūsu attiecībās sāktos, vai arī būs jāaiziet no tā darba, vai arī jāuzsāk kaut kāds jauns posms darbā, atlaižot veco, teiksim. Šeit tie scenāriji var būt daudz un dažādi, un, protams, ka visiem tas nebūs vienādi, bet es domāju, ka šo domu jūs sapratāt, kā tas notiks, un jo vieglāk tu iesi šajās pārmaiņās, un jo mazāk mēģināsi spirināties pretī, kā tāds, nezinu, karēvis, kurš grib visu pa savam, ir sevišķi tie cilvēki, kuriem vadošā personības enerģija ir šie līderi, kuriem vajag, lai viss notiek pa viņu prātam, lai visu nokontrolētu. Šiem cilvēkiem būs patiešām ļoti, ļoti grūti, jo citreiz ir vienkārši jāļaujas šīm izmaiņām, šīm enerģijām, kurās mēs dzīvojam, jo tas būs tāds kopējais lauks, tā ir tāda kopējā enerģija, kurā mēs atradīsimies. Un, kā jau teicu, izdzīvos un veiksmīgi būs tie, kuri ies šajās izmaiņās un ies līdzi laikam. Tātad, ja mēs nedaudz arī sadalām šo gadu divos posmos, tad patiešām pirmais pusgads var būt par to, ka tevi testēs tajās dzīves sfērās, pie kurām tu esi pārāk ieciklējusies, pārāk pieķērusies, tevi testēs, vai tu patiešām esi gatava palaist šo veco, to, kas vairs nekalpo, to, kas vairs nestrādā, jo 26. gadā tev būs jāiet šajā jaunajā, un ja tu nebūsi atlaidusi veco, kā jau teicu, tad šīs izmaiņas nāks patiešām ļoti smagā, grūtā ceļā. Un otrais jau pusgads, tas patiešām, sākot no vasaras, tā kā otrā gada nogale, tas jau būs par to, ka tad tiem cilvēkiem, kuri būs viegli atlaiduši veco, viņam jau tas otrais pusgads būs daudzreiz vieglāks, daudzreiz veiksmīgāks, iespējams tiks uzsākti kaut kādi jauni projekti, vēl kaut kas jauns notiks. Un tas ir šī iemesla dēļ, ka šie cilvēki vienkārši viegli izgāja šo pirmo pusgadu, un attiecīgi arī otrais pusgads tad atnesīs vairāk augļus, vairāk iespējas, vairāk varbūt sadarbības, vēl visu kaut ko vai ne, tāpēc, kad pirmais pusgads būs izies, teiksim, tā ar tādu plus zīmi. Tāpēc juks vecā pasaule,
būs jāiziet ārā no šī komforta, jo 25. gads noteikti nav par šo komforta zonu. Būs jāsastopās ar kaut kādām savām emocijām, būs jāpārsver dažādi svaru kausi un jāsaprot, kas tad patiešām tev šobrīd dzīvē ir svarīgs un kurā virzienā šobrīd ir svarīgi doties, jo šī stabilitāte vai šī ilūzija par stabilitāti, viņa patiešām var sabrukt. Nu, lūk, ja mēs ejam tālāk, kā tad sagatavoties šim 25. gadam, tādi ieteikumi no manis, ko es esmu šeit sev izrakstījusi, lai patiešām maksimāli sagatavotos šim gadam un varbūt neiekristu tādās krīzēs, kā daudzi potenciāli var iekrist šajā gadā. Tad pirmām kārtām tu jau vari priekšlaicīgi sākt atbrīvoties no tām lietām, kas, pieņemsim, tev nekalpo. Tās var būt gan fiziskas lietas, pieņemsim, vai ne kaut kādas, nezinu, vecas mantas, pieņemsim, kuras tur jau sen stāv, kuras vienkārši nekalpo tev vairāk, vai ne, jo viņas vai nu var saplīst, vai nu viņas tur var kāds nozagt, vai nu, pieņemsim, tur kaut kas noplūdīs, vēl kaut kas notiks, tāpēc ir svarīgi priekšlaicīgi atbrīvoties no tā, kas vairs nekalpo, ko tu vairs neizmanto, un vienkārši jau tādējādi sagatavoties šim gadam. Otra lieta, kā tu vari sagatavoties, pieņemsim, šajā darba ziņā, pieņemsim, paskatīties, pārskatīt visus savus projektus, saprast, vai tas ir tas, ko es patiešām vēlos turpināt, vai tie ir tie projekti, ko es gribu turpināt, vai tas ir tas darbs, ko es vēlos turpināt. Tā kā uztaisīt arī tādu revīziju gan darba, gan arī attiecību sfērā, vai arī jebkurā citā dzīves sfērā, kas tev šobrīd ir aktuāla, vienkārši uztaisīt tādu revīziju un paskaties, kā vairs nevar turpināties, kas ir tie scenāriji, kur tu pati jau saproti, ka šitas vairāk nestrādās, ka tas ir jābeidz darīt, ka tas ir jāizvar, kad ir jāsāk kaut kas jauns, jo vienkārši, ja tu to pati nedarīsi, kā jau teicu, dzīve tev to spoguļos un tevi trigerēs, un tad vienkārši tas nāks ar tādām grūtām transformācijām, tāpēc vienkārši pati jau priekšlaicīgi pārskata savas šīs dzīves sfēras, kaut vai uzzīmē to pašu balansu apli, paskaties, kuras mums ir šīs populārākās dzīves sfēras, darbs, attiecības, veselība, draugi, ģimene un tā tālāk, vai ne? Paskaties, kas ir tas, kas šeit jau vairs nestrādā, kas vairs nekalpo, un pavizualizēs, nezinu, uzzīmē sev šo jauno scenāriju, uz kuru tu gribi iet, jo tad jau tu pati ieliksi, teiksim, tādas kā pēdas, tādu kā taciņu, kas ir tas virziens, kurā tu gribi iet, un attiecīgi tad arī šajās transformācijās būs iet iekšā daudzreiz vieglāk, nekā, pieņemsim, ka tur tādām aizvērtām acīm, nē, es tur neiešu, nē, es to negribu mainīt, nē, tas vēl joprojām strādā, dzīvo tādās kā ilūzijās, un attiecīgi tad viss nāks caur tādu patiešām ļoti smagu transformāciju. Labāk pati jau ieej šajos procesos un pārskat visas savas dzīves sfēras, kas vairs nestrādā, kur tu jūti, kad tevi potenciāli varētu 25. gadā kratīt. Nu, lūk, un vēl viens ieteikums no manis ir ļoti svarīgi strādāt ar savu emocionālo stāvokli, jo jebkuras transformācijas, jebkura krīze mums ir nepieciešama. Protams, kad jaunas lietas, jauns uzrāviens mūsu dzīvē bieži vien nāk caur šīm transformācijām, caur šīm krīzēm. Un, protams, kad būt atbalstošai pašai pret sevi, nezinu, tas pats coach, dažādas prakses, mentors, psihologs, jebkurš palīdzošās jomas speciālists, kas tev kaut kādā veidā var palīdzēt noturēt šo miera stāvokli šajā gadā vai tādu iekšējo stabilitāti, iekšējo spēku, būs pats īstenībā nepieciešamākais šajā dzīves posmā, lai tu patiešām ļoti veiksmīgi izietu cauri šim gadam. Tā teikt, parūpēties par savu psihisko stāvokli un nepalaist visu arī tādā pašplūsmā, vai ne? Nu, lūk. Un arī 25. gadā arī notiks dažādas kataklizmas un dažādas krīzes arī vispār pasaulē kopumā. Un tas nozīmē to, ka mums patiešām ir jāiemācās šis miera un kaut kādā ziņā pieņemšanas stāvoklis. Un, ja mēs runājam par pieņemšanas stāvokli, protams, tas jau ir tāds augstāks apziņas līmenis, jo ir lietas, ko tādā zemā apziņas līmenī mēs, protams, ka nevaram vienkārši pieņemt. Tāpēc tas darbs ar sevi ir tik nenormāli nepieciešams, lai šī pieņemšana viņa tomēr mūsos būtu, jo būs dažādas krīzes, būs kataklizmas, nezinu, vai nu tie būs vulkāna izvirdumi vai vēl kaut kas, bet katrā ziņā būs arī, notiks arī attīrīšanās ārējā pasaulē. Šī attīrīšanās būs ne tikai cilvēkos, šī attīrīšanās arī būs ārējā pasaulē, sevišķi valstīs, kur ir sakrājušās ļoti daudz negācijas, ļoti daudz agresivitātes, arī tur var viss kaut kas notikt. Un tas ir tāpēc, lai patiešām noslēgtu šo veco ciklu un lai 26. gadā, kas būs par jaunu sākumu, lai mēs patiešām jau iesoļotu
jau tādi tīri atbrīvojušies no kaut kādām lietām un jau tādā, teiksim, savu veidu balansā. Tā kā jā, šis gads būs ļoti interesants. Negaidiet, kad viņš būs viegls, bet viegls viņš būs tad, ja jūs patiešām ieklausīsieties šajās rekomendācijās un sāksiet jau labprātīgi atbrīvoties no tā, kas vairāk nekalpo, nepretosieties šīm te izmaiņām, tad patiešām arī šis te gads un it sevišķi gada otrā puse jums patiešām varētu būt ļoti, ļoti veiksmīga. Tā, es ceru, ka šis bija vērtīgi, tā kā noteikti padalies komentāros, ko vērtīgu paņemsi priekš sevis, un noteikti arī padalies ar šo video arī ar citiem, jo šī patiešām ir svarīga informācija, kā sagatavot sevi nākamajam gadam, jo, kā jau teicu, mēs visi būsim zem šīs enerģijas, un, protams, ne tikai zem šīs enerģijas, arī zem sava personīgā gada enerģijas, un vēl arī ir katra personīgā mēneša enerģija, vai ne, bet tā jau ir cita tēma. Tā kā jā, paldies par to, ka tu noklausies, ka tu noskatījies, un lai tev kolosāls un izdevies 2025. gads.